Tad, kad viss ir skaisti apslīpēts šajā te arkas zonā, ķeramies klāt šai te leņķa līmašīnas izpostītajai zonai. Metināsim iekšā tuliņ šo te nelielo detaļas fragmentu, kuru izgatavojām no rokas. Nu, ne no rokas, bet no taisnas metāla loksnes, tā būtu laikam pareizāk teikt. Tad, kad viss ir skaisti sastiprināts, metinam visu iekšā. Ar āmurī tik pa laikam pielīdzinam, lai panāktu paneļu ciešāku sagulēšanu kopā vienam ar otru. Tad gatavojam šo te nākamo vietu, kad viss ir sagatavots, tad metinam iekšā arī šo te detaļu. Kad viss ir iemetināts, apslīpējam visu lieko. Un tad, kad viss ir skaisti noslīpēts, tad šādi te izskatās. Pēc metināšanas un slīpēšanas viss ir spīdīgs, ar jaunu metālu, prieks redzēt šajā vietā, kad nav vairs šausmīgie korozijas bojājumi. Tad, kad esam papriecājušies par darbu un pašausminājušies par sagaidāmo, tad visu šo te zonu notīram no gružiem, satīram visu, tīrs metāls, un nogruntējam ar pagaidu grunti, lai korozija mūs neapciemo jau tuvākajā laikā.